Čau, čau visiem! Nu jau šī foršā nedēļa dodas uz beigām, un man ir liels prieks redzēt jūs atkal pie TV ekrāniem. Šodien raidījumā mēs parunāsim par ļoti tādu aktuālu un interesantu jautājumu – jauniešu nodarbinātība. It īpaši tāpēc, ka ļoti daudz jauniešu dažādu iemeslu dēļ izvēlas strādāt pat pirms izglītības pabeigšanas vai vispār neturpina izglītību. Kopā mēs aplūkosim, cik daudz jaunieši vispār strādā vasarās un cik daudz jaunieši strādā ne tikai vasarā, bet arī paralēli mācībām. Tātad, piemēram, strādās sestdienās, svētdienās vai strādā uzreiz pēc skolas. Kā arī mēs uzzināsim, kā vispār tiek veicināta jauniešu nodarbinātība, kādi ir tie kavējošie faktori un kādu atbalstu valsts sniedz jauniešiem tieši šajā jomā. Un lai šodien nebūtu tāda sausa un garlaicīga runa, Emīls šodien dosies uz uzņēmumu, kurš neizvairās nodarbināt jauniešu. Un vispār jauniešos saredz ļoti lielu potenciālu. Sveiki! Sveicināts! Kāda ir jūsu pieredze ar jauniešu nodarbināšanu? Ir bērnu 25 jau gadu pastāvēšanas laikā. Principā visu to laiku esam nodarbinājuši jauniešus, jo mums ir nepieciešams darba spēks tieši vasaras periodos, kad jauniešiem ir brīvs. Mums atkal atpūtnieki riņķī, visi grib atpūsties, visi grib ēst. Un jaunieši ir tie, kas bieži vien mums aizpilda to darba lauku un darba rokas, kas tieši nepieciešams šajā laika periodā. Kādi ir galvenie ieguvumi, ko saredzat nodarbinot jauniešus? Galvenie ieguvumi būtu tas, ka jaunieši ir gatavi strādāt sezonāli, kas tieši mums ir nepieciešams. Un neviens cilvēks, kas aizgājis jau profesionālā dzīvē, teiksim tā, pabeidzis mācības, īsti nevēlās bez tādas īpašas motivācijas strādāt tikai sezonu un pēc tam atkal iet kaut kur kulties un kaut ko meklēt. Jauniešiem ir tieši tas, kas vajadzīgs, viņi iegūst pirmās pieredzes, viņiem tā motivācija ir tieši tā, kas atbilst tam, ko mēs piedāvājam. Kā jūs balansējat jauniešus starp darbu un izglītības iegūšanu? Tādā veidā ir tiek balansēts, ka mēs viņiem piedāvājam darbu tikai viņu vasaras brīvlaikā. Jā, ir nedaudz periods, kad mums vēl nepieciešams viņa darba rokas, tad, kad viņam jau ir uzsākušās mācības, tad mēs kaut kā vēl, lai aizpildītu tās vakances, jaunieši ir ar mieru atnāk kādu sestdienu, kādu svētdienu pastrādāt, kāds, kurš tuvāk dzīvo, varbūt vakarā pēc kādu darba dienu atnāk piepalīdzēt, bet principā, jā, tas ir tas, ko mēs piedāvājam, ka viņiem izglītībai principā mūsu darbs netraucē. Kāda ir tā motivācija strādāt vasarā? Noteikti nopelnīt savu naudu, lai nebūtu atkarīgs no vecākiem, noteikti gūt pieredzi arī darbā un noteikti iegūt jaunus kolēģus, jaunus draugus arī nākotnē. Kā tev vispār patīk šeit strādāt? Tev forši kolēģi, tev patīk šeit? Šeit noteikti ir ļoti fantastiski kolēģi, šeit ļoti labi strādājas, man ļoti šeit patīk. Arī ļoti labi mani uzņēma, mēs esam ļoti visi draudzīgi, mums ir vadītāji ļoti draudzīgi, arī kolēģi ir draudzīgi, mēs esam kā viena liela ģimene tiešām. Tu teici, ka tu esi ieguvusi noteikti prasmes, tā kādas prasmes tu esi ieguvusi šeit strādājot? Noteikti klientu apkalpošanā, arī nedaudz esmu pastrādājusi par bārmeni. Esmu apkalpojusi dažādus banketus. Kādi ir galvenie izaicinājumi, ar kuriem saskaraties nodarbinot jauniešus? Principā galvenais izaicinājums ir tas, ka viņā ir jāinvestē diezgan daudz, lai viņš prastu darīt to, kas viņam jādara, lai viņš prastu darīt tā, kā mēs to vēlamies. Un arī viens no izaicinājumiem noteikti ir noturēt to viņa motivāciju. Ir bērni, kuri tiešām visu sezonu galvu nenoliedami strādā un viss kārtībā, bet ir reizēm tādi jaunieši, kuri pagurst un lai viņam tās stundas liekam mazākas, bet viņam galva kaut kur varbūt vairāk atpūtā, kaut kur meitenēs, kaut kur pludmalē ir un tā tie varbūt ir tādi galvenie izaicinājumi. Bet principā galvenais ir tas viņā ieguldīt, viņu sagatavot tam visam, kas viņam jādara. Labdien! Es pirmo reizi savā mūžā savu vasaras brīvlaiku izmantoju, lai iegūtu darba pieredzi un strādāt. Kāpēc jūs, prāt, vispār ir svarīgi jauniešiem vasarās strādāt? Jāsaka tā, ka no ministrijas mēs tiešām esam priecīgi, ka ļoti daudz jauniešu iesaistās darba pieredzes iegūšanā. Tas ne tikai parāda to, kas visus mūs
pēc skolas gaitām sagaida, bet tādā ziņā tā ir iespēja gan notestēt varbūt savu nākotnes profesiju, tas pilnīgi noteikti norūda cilvēku un padara viņu patstāvīgu. Tāpat ir iespējams nopelnīt naudiņu, un jāsaka tā, ka ir ļoti svarīgi arī, teiksim tā, parasti jau šie vasaras darbiņi ir varbūt vidēji grūtāki nekā varbūt pēc tam dzīvē cilvēks izvēlās profesiju, un arī viņš liek pārdomāt un padomāt, vai tiešām ir vērts ieguldīties, mācīties un tiešām nākotnē iegūt ļoti labu darba vietu, labi apmaksātu, jo tas ir ļoti svarīgi pēc tam izdarot nākotnes izvēles. Kāda bija jūsu pirmā darba pieredze? Es uzsāku savus darba gaitas, laikam, 6. 7. klases vecumā, tad vasaras darbos strādāju Rīgā, bija dzelzceļa centrālā stacijā, tas vēl bija padomju laiks. Tā bija bufete, un tad mans pirmais darbs bija gan mazgāt traukus, gan arī nest, teiksim, tās paletes likt un tīrīt. Tā kā veselu mēnesi ar to nodarbojos, un bija ļoti interesanti. Tā arī bija tāda pirmā nopelnītā naudiņa, ko pēc tam arī kaut kādām savām lietām varēja tērēt. Vai jūs, prāt, jums šī pirmā darba pieredze palīdzēja kļūt par valsts sekretāru? Man grūti atbildēt, bet katras lietas, kas mums dzīvē notiek, viņi vienu otru papildina. Un jāsaka tā, no šīs pirmās darba vietas, tā bija lieliska pieredze, kā sastrādāties ar darba kolēģiem. Tas bija liels kolektīvs. Tā bija pirmā arī pieredze, kur tīri praktiski darbinieki viens otram izpalīdz, un ir tādas siltas atmiņas par bērnību no manas pirmās darba vietas. Tā kā pilnīgi noteikti tā ir kaut kāda daļa no manas, kas turpmāk ir palīdzējusi, teiksim, tā veidot šo dzīves karjeru. Mēs katrs esam savādāks, mums katram ir savādāki plāni un mērķi dzīvē. Bet kas būtu tas, ko jūs ieteiktu jaunietiem, kas viņiem būtu jāņem vērā, izvēloties nākotnes profesiju? Droši vien pilnīgi taisnība, ka mēs esam katrs savādāks, un visiem viena recepte nebūs, bet pilnīgi noteikti ir jāpiedomā pie tām lietām, kas patīk, un kas ir tās lietas, kas padodas, un ir svarīgi apzināties, ka, lai jebkurā jomā mēs būtu izcils, tam apakšā ir ļoti smags darbs. Gan tur ir jāieguldā savs laiks, gan mācībās, gan darba pieredzē, un tas ir tas veids, kā mēs visi, teiksim, tā varam sasniegt, jebkurā jomā būt tie labākie, vai tas ir kādā, apstrādes rūpniecībā, vai tas ir cits varbūt muzikā, cits sportā. Tā kā tas ir milzīgs darbs apakšā, liela pieredze. Tas, ko mēs redzam, kad nākotnē tiešām jauniešiem ir liels izaugsmes iespējas un iespējas labi nopelnīt. Mēs ieteiktu arī sekot tām lietām, kuras ir tās nozares, kur maksā vairāk, un skatīties, vai tās ir tās jomas, kas patīk. Mēs pilnīgi noteikti tiem, kam padodās, arī ieteiktu pievērst vairāk uzmanību gan ķīmijai, gan fizikai, gan arī, teiksim, tā nebaidīties stāties arī tehnikumos, jo, teiksim, ir ļoti daudz tādi mīti vēl joprojām, kad varbūt tās ir sliktāk apmaksātas darba vietas, bet šobrīd tas jau ir tas, kur šīs darbvietas ir ļoti moderni aprīkotas, ļoti sarežģītas iekārtas, un šie cilvēki ir labi nodrošināti, gan no apmaksas viedokļa, gan arī sabiedrība atzīta. Tā kā sekojiet saviem sapņiem līdzi un mācieties un mēģināt šo darbu pieredzi vasarā iegūt, un viss sanāks. Paldies jums par šo tādu motivējošo pieredzes stāstu. Es domāju, ka ļoti daudz jauniešu ņem šo vērā un tiešām sekos vairāk saviem sapņiem. Paldies! Kā redzat, jauniešu nodarbinātība ir ne tikai ļoti būtiska jauniešu pašizaugsmē un pieredzē, bet arī ir tik ļoti milzīgs ieguldījums mūsu valsts kopējā ekonomikā. Valsts un uzņēmuma sadarbība ir ļoti būtiska.
lai radītu jauniešiem vairāk iespējas, palīdzot viņiem apvienot darbu ar izglītības iegūšanu un, protams, attīstot jaunas, noderīgas prasmes. Kā arī, protams, motivējot viņus karjeras sākumā, jo tas ir ļoti bailīgs mirklis priekš jauniešiem. Un es ceru, ka nākotnē šīs jauniešiem darba iespējas vien paplašināsies un kļūs arī pieejamākas. Tāpēc sekojam līdzi un turpināsim šo foršo ekonomikas tēmu priekš jauniešiem jau arī nākamnedēļ.